Labrīt! Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāji, cienītās deputātes, godātie deputāti, ministru nav vēl. Dāmas un kungi! 2011. gada 8. jūlijā, stājoties valsts prezidenta amatā, sākās mana sadarbība ar 10. Saeimu, kur jau pēc 2 nedēļām referenduma rezultātā tika atlaista. Tā izveidojās neatkarīgās Latvijas vēsturē vēl nebijusi situācija. Saskaņā ar Satversmes 49. pantu valsts prezidentam bija jāorganizē atlaistās Saeimas darbs priekšvēlēšanu posmā, kad politiķa dienas kārtībā ienāk populisms un gluži objektīvi rodas vēlme iegūt pēc iespējas vairāk vēlētāju atbalsta. Šis bija laiks, kad manas un parlamenta attiecības noteica citādi principi. Šodien noslēdz ārkārtas vēlēšanās ievēlētās 11. Saeimas pirmais darba cēliens. Tādēļ šis ir īstais brīdis, lai atskatīties uz jūsu veikumu un arī novērtētu Saeimas un valsts prezidenta sadarbību. Laiks un gaisotne, kurā tika ievēlēta šī Saeima, bija ļoti sarežģīti. Vēlētāju gaidas un cerības par 11. Saeimas deputātu kvalitatīvajām un morālajām īpašībām referenduma iespaidā bija sakāpināts. No jums tika sagaidīts paraugdarbs. Jums noliktā latiņa bija ļoti, ļoti augsta. Turklāt daudz no šīs Saeimas deputātiem parlamentā strādā pirmo reizi. Vismaz sākotnēji tas prasa laiku, lai iejustos šī darba procesuālajā kārtībā. Šī Saeima ir spējusi izveidot darba spējīgu ministru kabinetu un pieņemt mums pašiem un Eiropas Savienībai svarīgus lēmumus, tostarp ar kvalificētu vairākumu. Arī acīm redzami nepieciešamais un smagais lēmums pakāpeniski paaugstināt pensionēšanās vecumu ir bijis šīs Saeimas darba kārtībā un atklātās, bet smagās diskusijās ticis izskatīts. Tas liecina par politisko gribu, atbildību un spēju aizmirst pretrunas, ka tas nepieciešams valsts interesēs. Ticu, ka parlaments spēs atrisināt arī vakar izveidojušos situāciju valdībā. Šī Saeima ir iestrādājusies un no tās var prasīt darba rezultātus. Komisijas aktīvi turpina darbu gan pie nodokļu sistēmas, gan tiesu sistēmas un procesu, gan fiskālo disciplīnu, gan ar tiesiskumu un atklātības principu regulējošiem likumiem. Esmu pārliecināts, ka rudens sesijā iesāktais darbs pie pilsonības likuma grozījumiem attiecībā uz dubultpilsonību un maksāt nespējas likuma grozījumiem, kas ierobežot mākslīgu maksāt nespējas procesu uzsākšanu, tiks sekmīgi pabeigts. Es arī ceru, ka ministru kabinets un Saeima bez kavēšanās rudens sesijā sāks praktiski apspriest un piedāvāt pirmos risinājumus mājokļu jautājumā, it īpaši attiecībā uz nesaprātīgi augstām piespiedu zemes nomas maksām. Mūsu cilvēki un uzņēmēji to gaida jau sen, tādēļ kavēties nedrīkst. Vērtējot Saeimas pieņemtos likumus un izsludinot tos, man ir radušies vairāki secinājumi, uz kuriem vēlētos vērst jūsu uzmanību. Pirmkārt, daži likumi tiek tik bieži grozīti, ka cilvēki nespēja tiem izsekot līdzi. Gada laikā būšu izsludinājis gandrīz 200 likumus, no kuriem daži grozīti pat 4 reizes, bet dažiem grozījumiem apjoms sasniedz 60 lapas. Tāpat joprojām nespējam atteikties no plašas, detalizētas un pat sīkumainas regulācijas likuma līmenī, kas pilnīgi objektīvi var izraisīt pamatots pārmetums par nesakārtotu likumdošanu. Otrkārt, šis Saeimas vairākums sev pozicionē kā tiesiskuma koalīcija. Tomēr tas nenozīmē pieņemt tikai sabiedrībā populārus lēmumus, kā piemēram lēmums par atklātiem balsojumiem Saeimā, bet arī ikdienā praktiskajos jautājumos liek rūpīgi strādāt un ievērot pašdeklarētos principus, ņemot vērā juridiskus atzinumus un izsverot dažādus arī neērtus viedokļus.
nesagatavoti un populistiski priekšlikumi nebūtu jāvirza. Treškārt, nevienmēr tiek gādāts par pašvaldību kompetences un atbildības palielināšanu. Bez spēcīgas vietējās varas valsts nevar attīstīties. Ja paliks tikai lielās pilsētas, bet lauki arvien iztukšosies, agri vai vēl mēs zaudēsim Latvijas valsts jēgu. Lai gan Latvija nav agrāra valsts, mūsu saknes un pamats vienmēr ir bijis un būs Latvijas laukos. Tie ir fundamentāli jautājumi, kurus nevar labot likumu nododot otrreizējai caurlūkošanai. Tas pakāpeniski jāņem vērā likuma projektus rakstot. Turpinot labas gribas manifestā pausto, es vēlos uzteikt Saeimas sabiedrības saliedētības komisijas izveidošanu un uzsākt to darbu. Arī man izveidojusies laba saikne ar šīs komisijas deputātiem un vadību, jo savā ziņā mēs visi darām vienu darbu. Ja patiesi vēlamies, lai mūsu bērni un nākamās paaudzes dzīvotu drošā, uz savstarpēju cieņu balstītā sabiedrībā, ir jāaptur centieni to šķelt. Šī ir pēdējā robeža un pēdējais brīdis mainīt virzienu. To lielā mērā nosaka arī aktuālie notikumi Eiropā un pasaulē. Šis ir nopietnu pārmaiņu laiks, ne tikai ekonomiski, bet arī ģeopolitiski. Mēs esam tādi izaicinājumi priekšā, kas ievērojami mainīs pasaules valstu attīstības dimensiju un to lomas nākotnē. Tādēļ mums jābūt gudriem un gataviem pieņemt šos izaicinājumus, par galveno mērķi vienmēr paturot stipru un konkurētspējīgu Latvijas valsti, gan Eiropas Savienības, gan daudz plašākos mērogos. Aicinu būt vēl drosmīgākiem un aktīvākiem, īstenojot tādas sabiedrības saliedēšanas pasākumus, kam būtu arī konkrēti rezultāti. Mums kopā jāatceras un jāpadomā par tām pamatvērtībām, uz kurām balstās Latvija. Tās ir demokrātija, likuma vara un cieņa pret cilvēku. Savu pilnvaru termiņu pirmajā pusgadā Saeimas atlaišanas dēļ un jaunās Saeimas formēšanas laikā man nebija iespēja iesniegt Saeimai likumdošanas iniciatīvas. Otrajā pusgadā es šādas tiesības izmantoju vairāk kārt un iesniedzu gan likumprojektus, gan likuma ierosinājumus, gan balsojumus, priekšlikums likumprojektiem otrajām un trešajām lasījumām. Līdzšinējās iniciatīvas tika iesniegtas gan Saeimai, gan ministru kabinetam. Tās, kuras iesniegtas Saeimai, skar gan valsts simbolu lietošanu, gan neiedzību novēršanu diplomātisko dāvanu jautājumā, gan pašvaldības kompetences stiprināšanu un investīciju vides uzlabošanu. Mūsu kopdarba rezultātā ir panācis, ka mēs virzāmies uz vienotu valsts vizuālās identitātes koncepciju un novēršam to, ka mūsu valsts izskatās kā dzeņa vēders, katrai iestādē lietojot savus logotipus, bet, diemžēl, atsakoties lietot valsts ģerboni. Saeima manas līdzšinējās likumdošanas iniciatīvas ir atbalstījusi. Arī šodienas Saeimas sēdes darba kārtībā ir iniciatīva, kuras pieņemšana gaida visas pašvaldības, un tā attiecas uz zemes nomas šķēršļu atcelšanu veiksmīgākai investoru piesaistei. Jāteic, ka tas nebūtu iespējams bez kvalitatīvas Saeimas komisiju un valsts prezidenta institūcijas sadarbības. Īpaši pateicīgi gribu izteikt Izglītības, zinātnes un kultūras komisijai un valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai. Runājot par plānotajām iniciatīvām, es gribētu izteikt savus apsvērumus par pārvaldības modeļu pilnveidi un viedokli šajā jautājumā. Mans mērķis nav valsts prezidenta pilnvaru palielināšana, jo uzskatu, ka jau šobrīd esošās pilnvaras ir pietiekami plašas, lai valsts prezidents spētu ietekmēt politiskos procesus un valsts dzīvi kopumā. Tāpat mans pašmērķis nav jaunas satversmes rakstīšana. Es apzinos, ka ir nepieciešama uzlabojuma izpildvaras un pašvaldības stiprināšanai, lai mainītu to, ka teorētiski pastāv ideāls varas līdzsvars, bet netiek nodrošināta attīstība, pieļaujot vāju politisko atbildību un veicinot traucējošu sacensību, nevis kopdarbību.
Tādēļ esmu izveidojis ekspertu grupu konkrētu priekšlikumu sagatavošanai, kurai būtu jānonāk pie jums izlēmšanai. Cienījamās deputātes, godātie deputāti, noslēdzoties jūsu pirmai darba sezonai, novēlu jums labu atpūtu vasarā, lai jau rudens sesijā varētu turpināt mūsu valsts izaugsmē tik nepieciešamo likumdošanas darbu. Allaž esmu uzsvērs, ka lomai parlamentārās demokrātijas apstākļos ir jābūt noteicošai. Parlamentam jābūt par pirmo galveno likumdošanas institūciju gan teorētiskā, gan tīri praktiskā nozīmē. Šobrīd tuvojas viens no kalendārā gada nozīmīgākajiem notikumiem – vasaras saulgrieži. Visa Latvija gatavojas Līgo svētkiem un Jāņu dienai. Lai arī turpmāk spējam saglabāt un kopt mūsu tradīcijas, papildināt mūsu mantojumu, lai būtu ko dot un atstāt nākamajām paaudzēm. Novēlu jums visiem priecīgus Līgo svētkus un pateicos par sadarbību šajā Saeimas periodā.